Un tagad pārējām pie tā, kā tad pareizi izvēlēties tīkla marketinga kompāniju. Pirmais, ko ir svarīgi darīt, ir jāieslēdz profesionāļa redzējums. Un šeit es gribu ar tevi vienoties. Mēs detalizēti izskatīsim kompānijas izvēles kritērijas profesionāļu valodā, balstoties uz faktiem un augstu analīzi, nevis svicinot karogus. Jo mans uzdevums tagad tev ir dot precīzu, svarīgu un strukturētu informāciju. Un pirmais, ar ko ir vērts sākt, tas ir kompānijas administrācija. Kāpēc tieši tam ir vērts pievērst uzmanību vispirms? Es tev tūlīt parādīšu uzskatām piemēru. Iedomājies pēdējā modeļa Mercedes. Jaunu, ideāli nevainojumu auto. Tu sēsto šajā auto, ja pie stūres būtu piedzēries pusaudzis bez auto vadītāja tiesībām un bez vadīšanas pieredzes? Es domāju, ka nē. Tieši tāpat ir ar kompāniju. Skaties, kas ir pie stūres un pievērs uzmanību, cik īpašnieki ir kompānijai. Ideāli, ja īpašnieks ir viens, jo tad, kad to ir daudz, jebkurā momentā tie var kaut ko nesadalīt. Un šajā situācijā kompānija var ļoti viegli noslīcināt. Bet ja īpašnieks ir viens, tas jau ir daudz labāk, bet šeit ir vērts pievērst uzmanību tam, kāda pieredze ir šim cilvēkam. Ļoti svarīgi ir, lai viņam būtu daudzu gadu pieredze tīkla marketinga darbā. Pareizs prezidents saprot tirgus vajadzības, bet pats svarīgākais, ka viņš prot saklausīt un sadzirdēt savus līderus. Un viņš turpina sasniegt jaunas virsotnes šajā biznesā. Un kas ir nemazāk svarīgi, pievērs uzmanību tam, cik spēcīga ir administrācijas komanda. Ideālā variantā tiem ir jābūt profesionāļiem, kas pilnībā saprot visus procesus tīklā, jo neskatoties uz savu ārējo vienkāršību, tīkla bizness tā ir sarežģīta struktūra ar daudzām niansēm. Un, lai stāvētu pie šādas kompānijas vadības, ir vajadzīga milzīga pieredze. Par nākošajiem kritērijiem runāsim nākošajā video. Ja tev šī tēma interesē, seko līdzi, lai nepalaistu garām nākošo video.